Tagad tiešraidē dodamies uz Vašingtonu, lai saņemtu jaunāko informāciju no mūsu I24 News vecākās ASV korespondentes Maikas Vagonheimas Baltijā namā. Maika, pēc prezidenta teiktā mēs esam tuvāk nekā jebkad agrāk, bet man jāsaka, ka man ir deja vu sajūta. Vai šoreiz tiešām ir kādas taustāmas pazīmes, ka tas ir patiesi? Nikolai, ko es tev katru dienu esmu teicis kopš marta sākuma, kad mēs kopā esam ēterā, un tu man jautāji, vai ir kāda vienošanās? Mums jāpagaida un jāredz. Nē, nav nekādas vienošanās. Vienkārši nav nekādas vienošanās. Tas nenotiek. Ir sarunas, kas varētu pastāvēt. Mēs dzirdējām, ka vienošanās bija paredzēta pirmdien, tad vakar vai šodien. Tagad tā būs piektdien. Nav nekādas vienošanās. Tās vienkārši nav. Irāņi nevēlas vienošanos, pat ja administrācija saka, ka viņi to izlūdz. Prezidents Trumps nevar politisku iemeslu dēļ, kā arī citu iemeslu dēļ, piekāpties tam, ko prasa Irāņi. Un tā mēs vienkārši turpināsim riņķot, kā līdz šim esam darījuši. Mēs gaidām konkrētāku informāciju par vienošanos starp Irāņiem un Omāņiem. Tas mums dos nedaudz labāku priekšstatu par to, kāda loma ASV varētu būt bijusi šīs konkrētās vienošanās veidošanā. Un vēl konkrētāk, kādu lomu Persijas līča sadarbības padomes valstis varētu būt spēlējušas šīs konkrētās vienošanās veidošanā, ņemot vērā, ka Omāņi bija saziņā ar saviem līča sabiedrotajiem par savām bažām šajā jautājumā. Bet ārpus tā, runājot par turpmāko ASV un Irānas vienošanos, tas ir viens un tas pats mēnešiem ilgi. Jā, mēs runājam, jā, kaut kas ir gaidāms, un šonedēļ, lai kāds būtu iemesls, šī vienošanās netiks panākta. Tātad tas deja vu, ko es piedzīvoju, tu apstiprini, ka tas patiešām ir īsts. Maiks, ir ziņojumi par to, ko šī tā sauktā vienošanās ietvertu starp ASV, Irānu un Omānu. Cik ļoti tas atšķirtos no saprašanās memoranda, kas tika noslēgts jūnijā. Toreiz bija paredzēts, ka Ormuza šaurums būs atvērts un sāksies kodolsarunas. Vai mēs būtībā vienkārši atgriežamies pie tā paša? Tas nav vienkārši atgriešanās pie iepriekšējā. Patiesībā tas būtu vēl sliktāk. Bet, kā jau teikts, šī vienošanās netiks īstenot. Taču kopš tā saprašanās memoranda apstākļi ir mainījušies. Situācija uz vietas, kā mēs bieži sakām runājot par Izraēlu, ir mainījusies tieši šajā situācijā Ormuza šaurumā. Un apstākļi, kas ir mainījušies, ir tādi, ka Irāna ir apliecinājusi savas tiesības, kā tā pati saka, uz suverenitāti un noteikumu uzlikšanu tranzītam Ormuza šaurumā. Tagad Irāna, lai noraidītu dažus no šiem pārmetumiem, saka, ka tā to dara kopā ar Omānu, kurai arī ir, pēc šo divu valstu domām, tiesības noteikt savus nosacījumus. Tās ir viņu ekonomiskās jūras zonas, un tāpēc viņi var darīt, ko vēlās, ja tas atbilst starptautisko tiesību vadlīnijām. Un līdz šim Irāna nebija uzstājusi uz šīm tiesībām. Tā vienmēr ir apgalvojusi, ka tai uz to ir zināmas tiesības, bet līdz šim karam uz tām nebija uzstājusi. Tagad tā uz tām uzstāja, un tas maina arī vienošanās nosacījumus. Tagad ziņotais vienošanās projekts būtībā paredzētu to pašu 60 dienu periodu, kas bija saprašanās memorandā. Tranzīts būtu brīvs šajā 60 dienu periodā, kamēr notiek sarunas. Tas ir tas pats, ko dzirdējām iepriekš. Tomēr galvenais ir tas, ka Irāna tagad pēc viņa teiktā kontrolē Hormuza šaurumu. Iepriekš līdz 28. februārim viņi to īsti neapgalvoja. Tagad amerikāņu blokāde var palikt spēkā. Pret Irānu var atkal ieviest sankcijas vai arī pievienot jaunas sankcijas, kas iepriekš nebija. Tātad Amerikai ir atbildes. Tā ir pretpasākumi pret to, ko uzspiež Irāna. Bet atkal tas vienkārši noved pie savstarpējas eskalācijas, kamēr prezidents Trumps meklē izēju, nevis tikai papildu pasākumus un pretpasākumus šeit. Maiks Vagonheims cenšas visu izskaidrot no Baltā nama. Paldies par šiem jaunumiem. Lai uzzinātu vairāk, mums tagad pievienojas Dana Strula, Vašingtonas Tuvo Austrumu politikas institūta pētniecības direktore, kā arī bijusī aizsardzības ministra palīga vietniece Tuvo Austrumu jautājumos. Dana, lieliski, ka esi kopā ar mums šeit. I24 News. Nekas vēl nav galīgs, kā mūsu korespondents Baltijā namā noteikti paskaidros, bet parunāsim par ziņotajām detaļām, Dana, jo tās ir satraucošas. Jo izskatās, ka Irāna vismaz kaut kādā formā iegūst kontroli pār daļu no Ormūzas šauruma. Kādi ir riski šādā situācijā? Un vai tas ir kaut kas, kam Vašingtona patiesībā varētu netieši piekrist caur Omānu? Jā, tātad šeit uz spēles ir šis pamatprincips – kuģošanas brīvība.
Un tam ir sekas daudz tālāk par tuvajiem austrumiem. Tam ir sekas uz jebkuru citu jūras satiksmes šaurvietu pasaulē. Tātad šobrīd, kā teica Maiks, ir tikai aprises tam, kā šis darījums izskatās. Un tas ir paredzēts tikai uz 60 dienām. Un tas, ko mēs vēl neesam dzirdējuši, ir, vai tas atbilst starptautiskajām tiesībām, un vai Irāna turpinās apgalvot, ka tai ir tiesības noteikt, kas drīkst šķērsot Hormuza šaurumu. Tam ir sekas ne tikai tuvējo austrumu valstīm, bet arī plašākai pasaules kuģniecības kopienai un, protams, ASV bruņoto spēku kuģošanas brīvībai. Un ja Amerikas Savienotās valstis nenostāsies stingri par šo pamatprincipu, tas sūtīs signālu sabiedrotajiem un pretiniekiem visā pasaulē. Vai Irāna šobrīd ir stiprākā vai vājākā pozīcijā nekā pirms jūnija saprašanās memoranda? Tā ir gan vājākā, gan stiprākā pozīcijā. Es domāju, ka Irānas iekšienē ASV un Izraēlas militārās kampaņas ir nodarījušas ļoti būtiskus zaudējumus. Tā vairs nav valsts, kas atrodas uz kodolieroču sliekšņa. Tās aizsardzības rūpniecības bāze ir būtiski vājināta. Tā joprojām ir palikušas tai pakļauto grupējumu tīklu paliekas tuvajos austrumos, taču mēs neesam redzējuši, ka tie darbotos pilnīgi koordinēti. Un mēs zinām, ka problēmas, kas skāra Irānu pirms šī kara, joprojām pastāv arī šodien. Nopietna inflācija, nespēja nodrošināt elektrību Irānas iedzīvotājiem, briesmīga ekonomika. Šīs problēmas pēc kara beigām tikai sāsināsies. No otras puses, Irānai tagad ir jauns ietekmes instruments. Nevis tas, ka tā kontrolē Hormuza šaurumu, bet gan ar vienu pretkuģu balistisko raketi vai vienu dronu. Tā var apdraudēt uzticību un apdrošināšanas nozari kuģniecībā Hormuza šaurumā. Un tam ir būtiska ietekme uz globālo ekonomiku. Paliksim pie šī jaunā ietekmes instrumenta, jo mēs vēl pat neesam nonākuši pie īstās problēmas – kodola jautājumu. Kādas garantijas tad ir jāparedz jebkurā jaunā vienošanās, lai nodrošinātu kodolsarunu drošību? Ja un kad tās patiešām notiks, lai novērstu Irānas iespējas izmantot šo ietekmi pār Hormuza šaurumu, mēģinot nākotnē izjaukt kodolsarunas? Pirmkārt, es domāju, ka šobrīd vissvarīgākais ir tas, ka mēs nerunājam par Irānas kodolprogrammu. Vienīgās sarunas notiek starp Irānu un Omānu, un tās attiecas tikai uz Hormuza šaurumu. Šobrīd starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu nenotiek nekādas sarunas par Irānas kodolprogrammu. Tas nozīmē, ka mums ir ziņojumi par to, ko Izraēlas un Amerikas militārās kampaņas paveica Irānas teritorijā. Ir arī ziņojumi par kodolprogrammas elementiem, kas joprojām pastāv. Mēs zinām, ka prezidents Trumps pagājušajā nedēļā bija devis atļauju papildus triecieniem, kurus viņš vēlāk apturēja un kuri būtu vērsti pret noteiktām Irānas kodolprogrammas daļām. Un problēma ir tāda, ka režīma apņemšanās atjaunot šo kodolprogrammu, cik mums zināms, nav mainījusies. Un tāpēc jautājums ir, laiks vēl ir, bet ko mēs darīsim ar šo laiku? Nav nekādas apņemšanās ļaut starptautiskajiem inspektoriem atrasties uz vietas. Nav atrisināts jautājums par Irānā palikušajām bagātinātā urāna krājumiem. Un bez atbildēm un procesa šo jautājumu risināšanai situācija joprojām ir ļoti nestabila. Jā, protams, tie ir galvenie jautājumi, kas arī turpmāk paliks aktuāli. Dana, kā ar Persijas līča valstīm? Ko viņas varētu pieprasīt pirms uzticēties šim nolīgumam attiecībā uz saviem eksporta sūtījumiem caur Hormuza šaurumu? Es domāju, ka Persijas līča valstis ir patiešām sarežģītā situācijā. Šobrīd viņa ekonomikas lielā mērā ir atkarīgs no iespējas eksportēt un pārvadāt preces caur Hormuza šaurumu. Īpaši tādām līča valstīm kā Kuveita un Bahreina, kurām nav citas alternatīvas kā tikai Hormuza šaurums. Daudzi ziņojumi liecina, ka daudzas no šīm valstīm šobrīd vēlas deeskalāciju. Bet no otras puses, es domāju, ka viņi ļoti skaidri apzinās, ka šim Irānas režīmam nevar uzticēties un tas nebūs miera partners. Ņemot vērā uzbrukumu daudzveidību, apjomu un mērogu, ko Irāna vērš pret šīm Persijas līča valstīm. Un tāpēc jautājums ir, kā mēs varam virzīties tālāk no šīs ļoti pragmatiskās, ļoti īslaicīgās vienošanās par Hormuza šaurumu. Dana Strola, paldies, ka dalījāties ar savu redzējumu ar mums šodien kanālā i24 News. Paldies jums! Paldies, ka uzaicinājāt mani!